Esiet sveicināti, handbola, sporta draugi, jauns gads, jauns septembris. Jauns septembris, patiešām jauns gads. Un prieks visus sveicināt un teikt, ka esam atpakaļ, jau ar 3. sezonu handbola podcasts. Sākumā likās, vai pat nevis likās, bet droši vien, ka nevarējām iedomāties, ka būs arī 3. sezona, jo sākās mums ar eksperiments neliels, bet patiesībā mēs pat nedomājām par to, cik būs sezonas. Vienkārši jādara un tad jau skatīsies. Viss kaut kā ļoti veiksmīgi iet uz priekšu, un tāpēc ir ārkārtīgi liels prieks, jau teicu, sveikt jūs jau 3. sezonā, un kā vienmēr, tad trešdienās mēs esam gaisā, tikai esam nedaudz laika pamainījuši, nevis 12, bet turpmāk būsim 15. Neatraut no pusdienām cilvēkus. Jā, darbdienas beigās jau var nedaudz arī paslinkot un ieslēgt kādu video tiešraidi un paskatīties, paklausīties arī handbola podcastu. Tā kā šodien šeit studijā es Edmunds Anatolijs, un mums pirmais 3. sezonas viesis ir Latvijas handbola federācijas prezidents Aleksandrs Bābers. Sveiciens! Sveiki! Jā, sveiciens. Jā. Tā kā tie, kas handbolam seko gadus 20 apmēram, tie Aleksandru labi atceras, kā vienu no labākajiem Latvijas vārdsargiem, arī izlases vārdsargu, arī pie Andra Golbina, ne tikai izlasē, bet arī toreiz bija ASK vai vēl Dambis bija? ASK. Tu jau biji, kad Dambis jau vairs nebija, jau tikai ASK. Beidzis pastāvēt. Jā. Un tā kā, var teikt, vēl viens Ludzas handbola audzēknis. Es Aleksandru ļoti labi atceros, jo mēs esam 1 gadu, un mēs gan daudz esam spēlējāt. Tad viens no vārdsargiem, kam bija grūti to bumbiņu dabūt garām. Bet malējiem spēlētājiem jau bija tur savi triki, kā tos vārdsargus mēģināt iespaidot psiholoģiski un tā, jā. Bet, mēs, protams, parunāsim arī par handbola lietām vispār un par arī tādām, katrā ziņā sezona sākusies jau ar dažiem tādiem ļoti patīkamiem notikumiem, kaut vai pirmo reizi es neatceros, kad būtu rīkojis kāds klubs, tāds sezonas atklāšanas pasākumu, kā Dobels rīkoja, teiksim. Jā, tu biji? Jā, protams, es biju. Padalies, es diemžēl netiku, Aleksandra, tu biji? Bija arī diezgan daudz skatītāju, tur bija viens no valdes, Laziņš bija atbraucis, jā. Viņš pasniedza federācijas balvas un tur labākiem spēlētājiem un ko. Es nekad nebiju iedomājies, ka būs tik daudz spēlētāju no bijušajiem spēlētājiem. Bet man liekas, ka tur vēl 2 komandas varēja uztaisīt. Pusotra sastāv viņiem sanāca, jā, un liela daļa no viņiem arī izlasēja spēlējuši un ilgi spēlējuši. Tas pats Smagars, Melders, Dudarevs, vēl PSRS čempionātā viņi spēlējuši augstākajā līgā. Bet katrā ziņā... Kā viņi pareizi bija nosaukt leģenda spēli? Jā, speciāli krekliņi bija sagatavoti visu un publiku, un tur bērniem visāds atrakcijas. Katrā ziņā tas pasākums bija kādas, 2,5 stundas viss kopā. Man bija jāsteidzas, es diemžēl, daži, kas nebija sen redzēti, labprāt būtu vēl uzkavējies un pakavējies atmiņās un parunājis, bet bija vēl citi darbi un bija labi, ka Antons Šleiko arī steidzās uz Rīgu. Tev bija kas paķer, jā, es ātri tiku un Gunts Piļpuks arī uz Rīgu brauca, jā, un tāds pasākums, man liekas, ir. Protams, katru gadu tādas nevajag rīkot, bet tik pa laikam kaut ko pirms sezonas, un skatītāji bija vairāk nekā vienā otrā spēlē, kad ir īstās bet ja leģendas sabrauc, tevi aicināja spēlēt vai neaicināja? Atceries, mēs te vairākas reizes esam uzzobojušies, kad... Es spēlēju, kāds man sakars ar leģendām pagad, lai spēlētu tie, kas patiešām bija toreiz komandā, bet arī interesanti bija paskatīties arī uz dažām jaunām sejām Dobels komandā, bet arī skatoties, kā klubi citi pirms sezonas, tajos sociālajos tīklos, kaut kāda kustība notiek vairāk nekā bija pirms tam, un es jau vairāk, kā tas teicis, ja mēs paši, pats handbola sabiedrība, neko nedarīs, sākot ar vismazāko klubu un beidzot ar izlases līmeni, tad nekas arī nemainīsies. Jā, to mēs esam... Kā Edgars Liepiņš teica, vajag rakt.
Bet var arī nerakt. Ne? No, to viens kurmītis teica. Jā. Varu rakt, varu nerakt. Varu nerakt. Nu, ko, tad šodien mēs tā parunāsim ar Aleksandru, atskatīsimies, uzdosim kaut kāds jautājums par to, kur viņš spēlēs, kur viņš sādarīs. Konkurss arī būs. Jā, konkurss arī būs, kā katra podkasta beigās būs viens jautājums. Jautājumu Anatolijs jau ir izdomājis. Man ir pat 2 jau, es izdomāšu, kur uzdot. Tu to grūtāko. Jā. Tā, no iepriekšējām sezonām mums tie jautājumi, man liekas, tas ļoti vienkārši vajadzētu pāriet uz tādu citu līmeni, lai būtu grūtāk tikt pie tām balvām. Un, tad mēs apskatīsimies, kas tad mums šo sezonu Latvijas čempionātā, Baltijas līgā. Baltijas līga šonedēļ sākas. Jā, Latvijas čempionāts jau ir sācies. Un tad mums būs arī regulāra rubrika šajā sezonā podkāstā Leģionāra apskats. Jo no šīs sezonas jāsaka, ka jau ir ko apskatīt. Un diezgan daudz jau sanāk. Tieši Ja tu tā. saskaiti, tad ir diezgan daudz. Protams, mēs centīsimies negrēkot un nevienu neaizmirst un par visiem parunāt un paskatīties. Tā kā tas būs tas, ko mēs regulāri ievērosim un taisīsim apskatus par leģionāriem. Nu, protams, arī ciemos būs arī bijušie spēlētāji un pašreizējie spēlētāji, un iespējams, ka kādi nosacīti jauniem vārdiem, kas parādīsies virslīgā, tādi ir katru gadu, gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Nav tāda sezona, ka neparādītos kāds spēlētājs, par ko mēs runājam, skaties, kā viņš pirms gada, pirms 2 mēs par viņu gandrīz nerunājām, tagad viņš ir viens no labākajiem savā komandā. Arī šīs sezona nebūs izņēmums. Ir jau pirmie aizmetņi jau ir. Jā, tā kā līdzīgi kā jebkurā lielā turnīrā ir kāda komanda pārsteigums, kas izšauj un no kuras nekas netiek gaidīts, tāpat arī ar spēlētājiem, kas kaut vai parādās. Piemērs pēc 15 gadu pārtraukuma virslīga atkal ir Skrīvera aizkraukle. Viens no tādiem mūsu lielākajiem arī handbola centriem, no kurienes nākuši. Evra Klešnika pietiek nosaukt tikai, kaut vai vienu spēlētāju no tās puses, kas ir nācis. Bet pēc 15 gadiem... Apsveic viņu ar pirmā uzvaru. Jā, viņiem jau ir pirmā uzvara. 2 punktu tabulā. Lūdzu. Tā kā, domāju, tas bāze tur ir lieliska. Apstākļi izcili vienkārši treniņiem un visam pārējām, lai tas attīstītos vēl nopietnākā līmenī nekā ir tagad. Tieši tā kā, bet par to mēs bišķiņ vairāk. Par to vēlāk. Nedaudz vēlāk, un tagad dosim vārdu Aleksandram. Savādāk mēs ar tevi, Anatoliju, droši vien varētu divatā aizpildīt arī visu stundu, un varbūt arī pat vairāk. Man ļoti interesē. Varbūt viņam interesē. Mums dzīvajā ir arī skatītājs. Tad, Jā, par tevi daudzi bija, daudzi piemirsuši. Es, piemēram, arī zināju, ka tāds Aleksandrs Pāvars, piemēram, pietiekami labi pazīstam, bet tā kaut kā handbola vidē, tu tā... Es nedomāju, ka bija pavisam prom, bet kaut kur no malas noteikti skaties, kas tur notiek. Pagrīdē bija nogājis. Skatījos no malas, vai ne? Stāsti, kur bija pazudis. Bet tu ļoti ātri beidz karjeru. Cik tev bija 26 gadi? Labs jautājums, nē, es domāju, vairāk. Ap 30 tev bija, jā. Pāri pat bija. Vai pat pāri bišķiņ, jā. Pa lielam tas izšķirošais brīdis bija tad, kad faktiski izjūka ASK. Un tad bija jāpieņem lēmums, ko darīt. Pat bija kaut kādi piedāvājumi braukt uz Vāciju spēlēt, turpināt. Un tad bija jāizšķiras, vai es turpinu sportu, vai es eju savu to profesionālo darbu un palieku šeit uz vietas Latvijā. Profesionāls darbs, tas ir ugunsdzēsējs tajā laikā. Jā, dienestēs tajā laikā strādāju. Vienkārši nevarēju jau visu apvienot kaut kāda brīdi. Ģimene, sīkais piedzima, tad mācības, darbs, tad vēl sports, un tad tu saproties, ka tu 7 no rīta aizvienu mājām un 11 esi mājās, un tad Pēkšņi tu redzi, ka bērns jau diezgan liels. Jau pilngadīgs un jau aiztais durvis ciet un aiziet. Un vienkārši bija jāsaliek prioritātes, ko daru tālāk, un viss. Izlēmu, ka tomēr palieku šeit uz vietas, un tad attīstos pats personīgi savā profesijā. Un pa lielam tad arī beidzu to aktīvo sportu, un tad pa virsu vēl bija tāda
klasiska kļūda, ko es dzirdēju arī Dobelē, kas notika, ka es pārtraucu trenēties, kaut kā 3-4 mēneši absolūti neko nedarīju, un tad LSP laikam tajā laikā man piezvanīja, vajag viņam izšķiroša spēle bija, palūdza, lai es uzspēlēju pie viņiem. 3 mēneši nekas nav darīts, aizbraucu uz to spēli, veiksmīgi saraugu krusteniskas sētas. Tā kā, tas vēl pa virsu tam visam iepriekšējiem stāstām. Tā pa lielam arī atgāja no tā profesionāla sporta. Bet tagad savā, pamata darbā, pamatprofesijā, tu esi saistīts joprojām ar glābšanas darbiem? Es negluži ar glābšanas darbiem, es vienmēr biju saistīts ar prevenciju, ar inspekciju, ar novēršanu. Ar ugunsdrošības jautājumiem. Tagad jau drīz jau 10 gadi būs, kad esmu prom no dienestā un strādāju tajā pašā jomā, tikai jau kā privātajā pusē, teiksim tā. Bet tā pa lielam, jā, tajā pašā sfērā, tajā pašā nozarē, to pašu arī daru pa lielam. Tādas lēmumus, ka man tas bija pārsteigums, piemēram, kā tu esi kļuvis par Handbola federācijas prezidentu. Ne tāpēc, ka man bija 5 citi kandidāti, man nebija neviena kandidāta, teikšu atklāti, jā, bet tik un tā man tas bija pārsteigums. Bet tu vienā sarunā jau teici, ka tas nebija tāds pēkšņs lēmums. Vienā minūtē to neizdomā. Kaut kādas sarunas jau bijušas pirms tam, bija arī kaut kādu piedāvājumi, varbūt nākt palīgā, strādāt komandā un tā tālāk. Es domāju, tas galvenais faktors, kāpēc es beigās pateicu jā, ka šobrīd arī federācijā, klubos un faktiski visā tā handbola dzīve ir tie džeki, ar ko es kopā spēlēju. Ļoti daudz treneri, federācija, tā skaitā, mums jau minēja, ka kopā spēlējam un pa lielam tā komunikācija bija ar maniem draugiem, kuri komunicējam, runājam, ka varētu kaut ko iet darīt, palīdzēt un tā tālāk. Kaut ko vajag darīt. Jā. Es atkal tāds, kuram patīk vienmēr jauni izaicinājumi. Tas, ka nebūs viegli, tas jau bija skaidrs no pirmas dienas. Jā, beigās pateicu jā. Redzēs, kas no tā visa sanāk. Un šeit tu esi 3. sezonas sākumā pirmajā raidījumā. Nē, tieši tā, vienmēr jau viss skatās, prezidents tas, bet es jau to ir vairāk, kas teicis arī tad, kad Divits stājās amatā un arī vēl pirms tam, ka tas jau principā atkarīgs viss no sabiedrības kā tādas, kā to izdosies iekustināt. Jo mums tomēr, mēs te cik reizes jau savās runās esam nonākuši pie tā, ka mums pietrūkst tā saukto trako, kuriem būtu kaut kāds ambīcijas trūkst. Ambīcija pietrūkst nedaudz, tā trakuma pietrūkst vārda labā nozīmē, kaut kā tāda it kā nereāla ideja, ko viņš tur runā, tas tak nav iespējams. Bet viņš vienalga mēģina darīt un galā beigās sanāk, tas ir iespējams. Kā ir tas teiciens, labāk es nožēloju par to, ko es izdaru, nekā to, ko es neizdaru. To, ko es pat nepamēģinu. Jā. Tā kā, skatos pozitīvi arī šie mēneši, kas ir pagājuši. Man šķiet, ka ļoti labi mums tā komanda ir izveidojusies, katrs saprot, par ko ir atbildīgs, kas ir jādara. Komunikācija ar valdi arī ir izcila, tā kā, katrs saprot, kas viņam ir jādara. Tur nav nevienu jāpieruna pastrādāt. Tā kā skatos pozitīvi, domāju, būs. Bet tā komanda kā veidojās, tu tur apzvanīt, tu to veidoji, vai tā pamazām laika gaitā jau izveidojās? Tas bija, teiksim tā, sakotnēji es pateicu, ka, ja es eju, tad man vajag komandu, lai ir speciālisti savās jomās vai savās nišās vai savos jautājumos. Jo, kas mēs pa būvniekiem, jau universālais būvnieks nav. Tomēr santehnika savu lietu dara. Es teiktu, ka ļoti daudz pie mums. Ir tādi. Mums pārāk daudz ir universāli cilvēki, kuri vismaz paši uzskata, ka viņi zina visu par visu. Tad bija tāds nosacīti brainstorms, bija kaut kādi varianti, domas, idejas un tā tālāk. Un beigās, kaut kā tā sanāca tā komanda. Jo skaidrs bija arī, ka, cik mēs negribētu, bet
sports šobrīd ir politika, jā, ka jābūt arī kādam cilvēkam, kuram ir pieredze arī tajā virzienā. Bet beigās es uzskatu, ka ļoti laba komanda un panāksim tos rezultātus, kur ir. Protams, ka tas viss nenotiks rīt no rīta, un arī parīt no rīta tas nenotiks. Tam vajadzīgs laiks un pacietība, jo tā nemēdz būt. Tas tikai filmā tā mēdz būt, ka vakarā krēsli, no rīta nauda, bet nauda vispirms. Jā. Tas tikai filmās tā notiek. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka sportā rezultāti parādās pēc kaut kāda laika. Jā. Tas ir 5, 10 gadi varbūt. Bet arī uz citiem sporta veidiem, ko mēs tagad skatāmies, kādi ir rezultāti, tad lielam būtu jāattina tā bilde atpakaļ uz kādi 5, pat vairāk gadi, un tad būtu jāanalizē, kas notika toreiz, un kāpēc tagad ir izauguši tādi spēlētāji. Tu esi jau nolicis kaut kādu termiņu, tādu nosacītu, kad vajadzētu jau kaut kāda, pirmās kaut kādas pārmaiņas redzēt. Nerunāsim par kaut kādiem globāliem rezultātiem, bet kaut kādu to tendenci kā tādu saskatīt pozitīvu. Optimistiski mēs padomēs iekšienē runājam par kaut kādu 4 gadi, bet reāli es teiktu, tas varētu būt 6+. Kad vajadzētu būt jau kaut kādiem mūsu darbu rezultātiem, teiksim tā. Bet, tā arī ir katru reizi kaut kādi jauni izaicinājumi, kas sliktākais varbūt arī ir, ka nav arī kaut kādas lietas prognozējumas tādā ziņā, ka, piemēram, tev kaut ko apsola, ka tev būs, tad tu rēķinies ar to, un beigās tev īsti tā nav. Un tad tev jāmaina visa stratēģija. Mainās vara un mainās tā. Es to neteicu, jā, bet... Es to teicu, ļoti labi nolasīju. Jā, bet tas ir pats sliktākais, kas var būt. Jā, ja man pasaka, ka rekur tev ir, abols, jā, tad es ar viņu rēķinos, un es zinu, ka es ar to abolu varēšu, tur pabarot bērnus un tā tālāk. Pēkšņi apskaties, tur maza jāņoga tev. Jā, abolu vietā. Tā kā tas ir, tas lielākais izaicinājums, es teiktu. Bet pie tā strādājam, mēģinam meklēt citus risinājumus, citus ceļus. Bet tas jau visiem sporta veidiem kopīgs. Šīs nevis visiem sporta veidiem, visi sporta veidi no tā negribās teikt cieši, bet tiek iespaidoti, ka, manuprāt, šīs 2 galvenās lietas. Tad mums vajag šodien te un tūlīt, un otra neko neieguldot. Šīs 2 lietas, jā, tas man šķiet absolūti greizi. Zin kā es teiktu, ka arī varbūt nevar būt, bet es uzskatu, ka arī trūkst valsts politika. Respektīvi, būtu attiecībā uz sportu tieši. Tieši tā. Jā, es, protams, negribās tā teikt, jā, bet tieši to es arī biju domājis, jā, kad šis te redzējums es pat domāju politiku tādā ziņā, ka jābūt stingriem rāmjiem, ka visai sporta sabiedrībai ir zināmi spēles noteikumi, tad ir valsts programma, valsts politika, vienalga, ka mēs viņu nosauksim, ka jā, bērni mums ir svarīgi sportiski bērni, veselīgi bērni, jo mums rūp mūsu nākotne. Un, protams, tām jāseko arī kaut kāda rīcība turpmāk. No tiem veselajiem bērniem, talantīgākajiem, jābūt iespējām attīstīties arī profesionālā līmenī. Protams. Un tas man šķiet šobrīd trūkst. Es negribu teikt, ka nav politikas, viņi ir, jā, bet kaut kāda tāda precīza, ramjos noteiktais virziens. Tāda īstermiņa domāšana. Oktobra sākumā varētu kaut kas, vismaz es tā ceru, es te nesen ar Daugaviešu kungu bija saticies, Jaunkungu bija, varbūt kungs, es nezinu. Jā, mēs pietiekami labi pazīstam, mēs pirms futbola spēles starp abiem Rīgas klubiem arī par šo tēmatu nedaudz parunājam, ka it kā tur uz oktobra sākumu, uz 9. oktobri tieši par to sporta likumu, par ko runā gadiem, bet kas nevienu reizi pat nebija iekļauts dienas kārtībā. Viņš varbūt sākumā nepilnīgs, viņu laika gaitā var pilnveidot, kaut ko pamainīt, bet kaut kādai kustībai jābūt, tad viņš cer, ka beidzot kaut kas sakustēsies. Tagad kaut kad oktobrī. Es nenovēlēju, lai sakustās.
Tā kā atkal no tās pašas filmas, ka ledus sakustējies. Jā, tu citē klasiķis šodien. Es nesen nopirku grāmatu oriģinālā abus darbus. Tu citāti tikai iekšā? Nē, Ilfa un Petrova. Abus slavenos 12 krēsli un zelta teļš. Tieši nolasīju. Tieši ietrāpīja ar brīdi, kad lasīt. Nu, cerams, kad kaut kādas lietas iespējams arī mainīsies, bet es esmu pesimists, kamēr nekas nav mainījies. Bet lai kā būtu tik un tā, tas nenozīmē, ka tagad jānolaiž rokas un nekas nav jādara. Nē, jādara, un tā kustība notiek, un tāpēc jau teicu, sezonas sākums, bet tomēr jau ir tās aktivitātes, kam vairāk, kam mazāk, tā vienmēr ir bijis, kam varbūt vairāk to ambīciju, kam mazāk ambīciju par iespējām, es nezinu, mūsdienās sociālajos tīklos, lai tevi regulāri pamanītu. Tur jābūt tikai gribēšanai. Jā, tu esi Anatolija Instagramā, vai tu joprojām spītīgi līdz pēdējiem turēsies? Es joprojām esmu vecmodīgs, man pilnīgi pietiek ar Facebook. Man vienkārši nav laika, tik daudz laika pavadīt. Būs tev jāmēģina pierunāt tomēr, lai tu tur arī iekļūst šajā informatīvajā telpā, jo tas tā ir vieta, kur ļoti daudz informācijas var iegūt. Bet, man ir kas pastāstīt. Jā, es zinu, ka tev labāk patīk izlasīt un tā. Jā, tas ir zināms. Aleksandr, bet tagad nedaudz no tās sporta politikas pastāst. Aptuveni kaut kādus 40 spēles tu izlasērijais aizvedīs, vai ne? Mēs te pirms tam runājām, kad jāpaskatās Valērijam Jaškinam ir pilnīgi precīzs skaits. Man bija kaut kur izrakstīts, bet es tagad no galvas neatceros. Man liekas, ap 40 vai nedaudz pāri. Bet plus mīnus. Tas ir pietiekami nopietnas skaitlis. Mums ir 5 spēlētāji, kas ir aizvadījuši 100 spēles. Jā, bet pagaidām neviens netuvojas tai robežai no aktīvajiem. Jā, bet tie, kas varētu tuvoties, tie ir beiguši karjeru jau. Bet tomēr. Bet, kas tev varbūt vairāk palicis atmiņā no tām Eiropas kausa spēles? Jūs tomēr ar spēcīgiem klubiem spēlējāt un izlasē tomēr nāca pretī nopietnas komandas. Es domāju, ka pirmkārt, tas ir tā lieta, kuru es droši vien jau ne pirmo reizi teikšu, es uzskatu, ka man super paveicis, ka es atbraucot no Ludzas nokļuvu Gulbja. Rokās, teiksim, kā ir. Sveiciens Andrim. Jā, sveiciens Andrim Gulbjam. Ar to disciplīnu, pieeju lietai un vispār, teiksim, ar to visu komunikāciju ar viņu. Es ļoti daudz esmu ieguvis arī ne tikai sportā, bet arī dzīvē. Ja, viņam vienmēr ir bijusi pozīcija, kad, ja tu dari, tad dari 110%, ja tu nevari 110%, tad labāk nedari. Pat ir bijis tā, ka atnāc uz treniņu, tur darbi vienam, ģimene, vēl kaut kas, nav tev tas šodien, tas enerģijas, piemēram, tur 100% trenēties, jā, tad, viņš saka, nečakarē ne mani, ne sevi, ej mājās, viss rīt atnāks, viss būs labi. Tas ir pirmais, un manā laikā bija tā, ka viņš bija gan kā treneris, gan arī izlases treneris bija, līdz ar to tas bija ļoti saistīts, un slikti nospēlē izlase dabuna klubā pa ausīm, ja? Un arī otrādi. Ja klubā tu neko nerādi, tad arī izlase netiks. Tas ir tas galvenais ieguvums man personīgi. Un otrais, tāda profesionāla viedokļa, es teiktu, tāda spēle pret frančiem. Tajā laikā viņi ir bijuši olimpiskie un pasaules čempioni. Bija kaut kāda kvalifikācija. Kā mēs tā Rīgā viņus uzvarējām? Jā, otrajā spēlē. Es tikai gribēju prasīt, vai runa ir par to leģendāro spēli 27 pret 24 Olimpiskajā sporta centrā. Mēs tajā sezonā vispār pirmo reizi ar Franciju tikāmies. Jā, bet tur bija divi aspekti. Otrais, ir tā otrā spēle, kur viņi, tā kā daudz teica, viņi tur atbrauc ar trešo sastāvu, protams, jā. Bet tas ir tāpat, kā Brazīliju vinnēt futbola, vienalga kāda sastāva. Jā, vai NBA atved trešo sastāvu, piemēram. Uz basīt, mēs varējām redzēt, bet tas jau viņa problēma. Es teiktu, vairāk atmiņa palika tā spēle tur, kad,
tev ir pilnas tribīnas, nezinu, cik tur 10 vai 20 tūkstoši, un kas pārsteidza, jo pirms tam bija spēles arī kaut kur mums Eirokausos, man liekas, tieši spēlēm ar Balkāniem, kaut kādiem Balkānu valstīm, tā atteiksmē frančiem pret handbolu, piemēram, nezinu, tur kāds met un tu atsit, tad tie franči arī tur aplaudē un tā kā nenošvilpo tevi pa to, ka tu tur atsit. Un, tā atmiņā, ka tev ir pilnas tribīnas un tevi vēl atbalstā, un tad pretīm tev ir... Un pretējos vērtos Amejēri. Amejēri, jā. Narcīs izgāja pirmo kā iebliezum un te garausies. Ok, skaidrs. Sveicieni no Air France. Jā. Pa lielam bija arī viņiem tas zelta sastāvs. Zelta sastāvs. Jā. Karabatič arī bija vecākais jau stabils sastāvā. Narcīs visi tie. Tas visdrīzāk tā patīkamākā atmiņa, kas ir palikusi. Feini, Iespēja robežās, ja tu nebūtu sakojis, tad nebūtu nekad piekritis stāties prezidenta amatā arī tagad. Tomēr mēs ļoti tuvu bijām iekļūšanai pasaules čempionātā, fināla turnīrā. Mēs Juriju Ševcovu izglābām no iespējams atlaišanas no darba. Kur reiz jau tu piemini? Jā, un viņš man ļoti labs paziņ, tāpēc ja kādreiz es viņu satikšu, es viņam pilnīgi noteikti atkal atgādināšu. Bet te pašā laikā arī Eiropas čempionāta fināla turnīrā mēs spēlējām. Tā kā tas vienu brīdi mums tas bija tāds pacēlums, kuru, manuprāt, tomēr handbola sabiedrība kopumā, es nesaku, ka vai federācija, vai tur tās, bet sabiedrība kopumā tomēr neizmantoja to, ka tas viss bija, ka mums tomēr handbola komanda bija viena no galvenajiem pretendentiem uz gada komandas titulu. Dainis Kristapāns bija viens no galvenajiem pretendentiem uz labāko sportistu čempionlīgas uzvarētājs. Šeit es tev pārtraukšu, un viņš bija pelnījis to balvu saņemt, un Leimana, piedodiet. Lai tev piedod, jā, tas, kurš saņēma, bet arī ziniet, kāpēc mēs brīnamies, ja toreiz komisijā bija viena kundze, kura tajā... Tu taču tur arī piedalījies? Komisijā es nebiju. Es gribēju atrast vienu vainīgo. Es pirms tam biju, bet tad es tur pārāk bieži un daudz iebildu, un tad es nebiju kādu laiku. Bet viena no komisijas tām pārstāvēm ieraudzījis Dainu Kristapānu, toreiz tajā pasākumā prasīja, kas tas garais tāds? Man vairāk jautājumu nebija. Tad redz, kā tas... Jā, diemžēl arī tā tas notiek, bet labi, vai tā? Labi, tas tā. Humoram, jā. Humoram un vēstures atkāpēm. Pašreiz mums notiek tāda, varbūt nedaudz iekavēta vai kā, nezinu, kā to nosaukt, bet tad paudžu maiņa, kas agri vai vēl beigsies, kas tomēr jau tagad tā izlase jau ar katru gadu kļūst arvien tāda nobriedušāka. Un varbūt, ka zini, kā daudzi skatītāji tagad, ko tad tas tur nebūs, Dainis tur netiek, viņam savainojums, tad tur vēl kaut kas. Un tas var radīt tādu priekšstatu, tādu nevisai labu. Kā lai šo posmu mēs pārvaram? Es domāju... Nav labākas reklāmas par uzvarām, tas ir skaidrs. Es domāju, ka tu jau precīzi pateici, ka ir paudžu maiņa un tagad vienkārši tas posms ir jānodzīvo. Tas, kas bija pagātnē, tas bija jāskatās uz priekšu. Būs labi. Paskaties, pirms raidījuma arī runājam, kad tagad jau arī legionāri ir pietiekoši daudz. Jā, tik daudz sen nav bijis, jā. Tieši tā. Mēs tā plūstoši ļoti dabiskā veidā. Tu varētu uzlikt vispār. Jā, tas jau vistiešākā veidā saistās ar izlasi. Par Dainu Kristapānu tur nav jautājumu, tur viss skaidrs un apskatāties, kā Melzun gan spēlē. Tas ir labākais starts komandas vēsturē vispār Bundeslīgā. Nekad viņi nav sākuši ar 5 uzvarām pēc kārtas, un turklāt pievērsiet uzmanību 4. uzvarai 35-30 viesos. Pret ko? Tīlē, pret čempionu, pret 21 vai 22 titulu. Daudzkārt. Vairāk kā 20 Vācijas titulu, un Tīle iepriekšējā kārtā ļoti dramatiskā mačā pēdējā sekundē zaudēja Flensburgā. Un tie vācu komentētāji teica,
Jā, tagad viņi spēlēs ar Melzungenu. Es teikšu, ka Melzungenai nedaudz nepaveicās trāpīt uz tik saniknotām zebrām. Pasties, kas notiek. 35-30. Man nelielai atkāpēji, jāsaka, piedod, es tev pārtraucu, ka tie, kas varbūt neseko, bet it sevišķi šī sezona, es ieteiktu pasekot līdz Vācijas Bundesligai, jo šī sezona ir iesākusies tik interesanti, ka es neatceros, nezinu, droši vien gadus pēdējos 5, 6, 7, 10 varbūt. Es domāju, 10 noteikti. Jo augšgala komandas, tās parastās, kas ir top 5, 6, jau pirmajās kārtās vienu otru ir vinējušas. Pagaidām par zaudējumiem ir tikai 2, Melzungena un Berlīnas Füchse. Tikai 2 komandas bez zaudējumiem. Tā kā tas ir tikai 5 spēļu kārtas aizvadīts. Ļoti ārkārtīgi interesanti. Bundesliga ir sākusies. Dainis bija atzīts, kurā kārtā? Man liekas, tieši tajā par labāko kārtas spēlētāju. Vai iepriekšējā no spēlēm viņš pat 10 vārdus 10 guvoja. Viņš vienmēr 10 un pret Ķīli viņam arī tur bija kaut kāds 5 vai 6 piespēles. Vācijā tās piespēles raksta cītīgāk nekā Champions League. Kad ir vācieši kvadrātiši praktiski gūt, tā visam jābūt ļoti precīzi. Bet mēs noteikti Daini uzaicināsim arī pieslēgties šeit attālināt, lai parunātu to kādā no nākamajiem podkastiem. Bet atceries Dainis vienā no kaut kāda intervijām, kur viņš toreiz, viņš bija Vācijā parādījies Berlīnē, viņi pat bija likuši tādu ļoti labu fotomontāžu, Berlīnas televīzijas tornis, tā bija iemontēts Dainis un bija virsraksts, Berlīnē ir vēl viens tornis. Tagad tas tornis ir Melzungenā. Tas viņam bija tāds pārējais posms uz Paris Saint-Germain, uz Franciju. Pussezonu viņš mazāk, bija pāris mēnešus. Kāds 10 spēles varbūt, nevairāk, jā. Un tad tas tā notika, un Dainis toreiz teica, ka viņam Bundesliga, nepatīk viņam tā Bundesliga īsti. Viņš labāk Spānija, Francija, tas viņam. Bet redz, kā šeit notiek. Šeit notiek tas, ka tajā klubā ir viņa treneris Parando. Tas pats treneris, ar kuru viņi uzvarēja Champions League, toreiz Skopjas Vārdas sastāvā. Dainim, es domāju, tas ir tāds plus. Viņam ir daudz vieglāk nekā daudziem vācu spēlētājiem. Visu zināt. Būs viņam pašam jāpajautā, jo tik cik vismaz var redzēt, tad izskatās, ka viņš daudz brīvāk spēlē, daudz brīvāk jūtās. Pirms sezonas es lasīju, ko Melzungenā pa viņu raksta, un tur tie vietēji apskatnieki rakstīja, ka viņi bija gaidījuši klasisku ārējo insēdu Kreili, kurš tagad ies un bombardēs. Nē, viņš piespēles dala līnijā uz malām, vēl kaut ko. Viņi bija ļoti patīkami pārsteigti. Viņi laikam Paris Saint-Germain nevienu spēli nepieredzējuši. Varbūt nebija abonējuši vajadzīgo kanālu. Jā, tā bija tas tā. Bet mums jau... Bet mums jau vēl ir, Roberts Rancāns, nekad nav bijis Latvijas spēlētājs Asabal līgā. Protams, kā Helētie... Tas Suna, tā ir tā komanda, kas... Šobrīd 11. vietā. Viņi cīnīsies par vietas saglabāšanu. Vispirms cīnīsies. Viņi arī pagājuši sezonu tur kaut gan pirms tam viņi bija pat sešniekā. Eiropas kausos spēlējuši. Barcelonē viņš jau pirmo golu ir iemetis. Jā, es tikko gribēju teikt. Tad pret Barcelonu spēlēja jau pirmos vārtus guvis un... Pēdējās spēles rezultāts ir pārsteigums, jo Granolers ir iepriekšējās sezonas Eiropas līgas fināla komanda. Šajā sezonā gan viņi izkrita jau pirmajā kvalifikācijas kārtā ārā. Viņi nepārvarēja rumāņu komandas barjeru. Droši vien tur sastāvs kā pamainījās. Tu zini, pamats viss ir palicis, bet saka, spēle rumāņiem, kas Bukaresta Dinamo? Nē, man jāpasakās tās komandas nosaukums, bet Roberta nonākšana šajā komandā Asabalā, priekš manis ir pārsteigums. Tas bija visiem pārsteigums. Tev tas bija tavs novadnieks tagad spēlē vienā no pasaules spēcīgākajām līgām. Tas, ka viņam vajadzētu kaut kur braukt uz ārzemēm, tas bija skaidrs. Bet tas, ka viņš nokļūs Asabal līgā, tad, kad es to uzzināju, es domāju, šodien nav 1. aprīlis. Bet jāsaka, ka no šīs sezonas Asabal līga ir profesionāla līga, kas ir līdzīga kā ir futbolā, basketbolā, kas iet zem Spānijas sporta likuma un spēlētāji ir vairāk pasargāti, blablabla. Tā kā tā ir profesionāla līga. Nevis tur tie augšgala klubi, bet visa līga. Visi ir ar līgumiem un tur nav nekāds amatieris. Jā, tur pats Spānijā ir Evgeņijs Roganovs, bet tā ir tā otra pēc ranga līga, bet tā ir Spānijas otra pēc ranga līga.
Jā. Un Spānijas otrās līgas augšgala komandas regulāri pretendē uz iekļūšanu arī Asabalā. Tā ir Vila de Aranda komanda, jā. Nu, tur viņš, cik tu pirms tam tu biji pasakojis, viņš tur vismaz puslaiku spēlē. Nu, es šodien runāju ar Arnoldu Straumu, kurš seko līdzi visiem jaunajiem spēlētājiem. Tad Arnolds teica, ka šajā spēlē esot ap 40 minūtēm nospēlējis, kas ļoti labs rādītājs. Tā kā, un mums ir, kam sekot līdzi, tos uz ekrāna jau pārējos. Jā, tā ir Vācija. Vācija, pirmā Bundeslīga, otrā līga, trešā līga. Tad mums vēl ir arī Islandē, kam sekot līdzi. Vācijā tur arī Vārtsaks Ļebeģevs spēlē pēc Angļu 4. līgā, bet klubā, kam ir ļoti laba sadarbība ar Veclaru. Ar pirmās Bundeslīgas komandu, un vēl tur ir viena no komandām, kas ir otrajā Bundeslīgā. Katrā ziņā Guns Piļpuks tur zināja perfekti stāstīt, kam ar ko sadarbību par savu draugu. Tā ir mums Vācija, un tad, kā jau es minēju, tad Islande, Endijs Kušners Hordurā ir, un vēl gan oficiāli nav, bet ir jau sākti gatavot, kārtot dokumentu par vēl diviem spēlētājiem, kas parādīsies Islandē, tā kā šai līgai arī būs jāseko līdzi. Galā Islandē Sašs Petersons joprojām spēlē. Tu man izņēmi vārdus no mutes ārā. Es vienkārši atcerējos. Kur man nākamais punkts pierakstīts. Tie, kas seko līdzi un grib pasakot līdzi, Aleksandrs Petersons atgriezies handbola laukumā no šīs sezonas. Valūra komandas rindā. Jā, man liekas, pirmās 3 pat uzvarēja spēles. Viņi tikko burtiski pagājušajās brīvdienās spēlēja Lietuvā, Eiropas kausa spēles ar Granītu 2 uzvaras, un nākamajā kārtā viņi spēlē ar Pelvu. Ar Igauniju. Un iespējams, ar Meikšānu. Ar Arturu Meikšānu, jā. Iespējams, ka būs iespēja arī Petersonu varbūt Pelvā redzēt. Tas nav tālu, 250 km aizbraukt, atbalstīt Arturu Meikšānu, kas spēlē Pelvas Igaunijas čempionu vienībā, un pie viena arī Petersonu redzēt. Jā, tā kā Sašs atgriezies tur, kur viņš sāka savu, var teikt, pat ne profesionālā, jo nav tur 100% profesionālu klubu joprojām Islandē. Nē, nav. Jā, un par to viņa sākumu viņš pats labāk varētu izstāstīt par to. Savulaik ir diezgan gari plaši rakstīts, un viņa piemērs ir ļoti labs piemērs mūsdienu tiem jaunajiem spēlētājiem, kā var izsisties no, Islanda ir Islanda. Tas ir izcils tramplīns, apskatieties, cik islandieši spēlē Bundeslīgā un tā tālāk, jā. Un tagad viens ap citu Ķīlē parādījies ļoti interesants saspēles vadītājs no Fērsalām. Tas supertalants. Jā, cik viņam 20, 21 gads. 21, jauns. Jā, tā kā pret Flensburgu viņš visu otro puslaiku praktiski spēlē. Bet, labi, tas tā. Bet tā kā tas ir labs tramplīns, un Petersona piemērs ir tāds, ka, kā var apvienot strādāšanu, un turklāt diezgan smagu strādāšanu, ar smagiem treniņiem, un kā var caur to visu aizsviet līdz pašām virsotnēm. Es teiktu vienkāršāk. Vai daudz Latvijā? Kā vajag rakta, viņš parādīs. Es teiktu vienkāršāk. Jā, tā ir uzņēmība, tā ir attieksme, tā ir milzīga vēlēšanās kaut ko sasniegt, un es nedomāju, ka Latvijā ir daudz sportistu, daudz spēlētāju, jebkurā sporta spēlē, kuriem ārzemēs vienā no pasaules spēcīgākajām līgām, vienalga, kurā spēlē, ir pie griestiem krekls. Pētersonam tāds ir. Manheimā, Reine Karlavena. Mūsu olimpiskajā komiteja arī, starp citu, viņa uzvaras arī uz sienas ir. Jā, tad tas arī labi. Kā olimpiskais vicečempions. Jā, tieši tā. Bet latviešu versijā vai islandiešu versijā? Mums šeit. Jā, bet uzvar. Tur ir visi numurs un uzvar. Viņam, starp citu, ja nemaldos, arī kaut kur 40 spēles izlasē bija. Viņš aizbrauca pēc skolas uzreiz. Jā, uzreiz pēc skolas viņš aizbrauca uz Islandu. Labi, tā kā mums tas leģionāru pulks, un tas tikai priecē. Jā, varbūt kādzam var likties, 3. līga, bet tāpat ir Stralzanda, jo es nedomāju, ka Ivaras Arefimovičs puika Rauls aizbrauktu
nepareizi pateicu. Es nedomāju, ka Ivars vispār viņu laistu Jā. uz komandu, kur nebūtu izaugsmas iespēja. Jā, tieši tā. Nu, viņš jau pats bija profesionāls sportists. Nu, tieši tāpēc. Kam ir jāaiziet cauri un uz kurien tad tu brauc? Protams, kad kaut kāda doma un mērķis jau noteikti ir, ja izvēlās šo te. Un tur tevi pamanīs, ja tu izcelsies, ja tev tur ir, teiksim, to pašu, tāpat Austrija, tāpat Šveica, tāpat Polija, tas, kas ir tajā rokas, kas saka, stiepiena attālumā no Bundeslīgas vai. Tagad to virzienu ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Un ir varianti apvienot mācības ar spēlēšanu. Mēs zinām, ka Šveices klubi to piedāvā. Austrijas klubu to piedāvā. Par Vāciju nezinu, nemācīšu teikt. Man liekas, tāds variants nebija nevienam piedāvāts. Kaut gan es nezinu. Nu jā, kā kurā vietā ļoti individuāli. Tā kā kas zina, varbūt 14. oktobrī ir brīvs jābrauc uz Pelvi. Jā, te atkal atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par paudžu maiņu. Jo tad, kad tu spēlēji, mums apmēram pusi bija sastāvs, vai ne? Nu, tā varētu būt. Jā, pamats, protams, bija šeit, un toreiz taču visi, kas spēlēja, tie pamatspēlētāji praktiski, lielākā daļa ir aizbraukuši. Pirmais no mūsu Geislers, Bonka, Lilienfelds, pat Paulovičs. Evers, man liekas, pirmais aizbrauca, un tad jau sākas tā. Kas tev bija uz galda priekšā par līgumiem vai piedāvājumiem? Vai nekas konkrēts vēl nebija? Nē, bija gana konkrēti ar Jāni Glušaku. Mēs ar Edgaru Švanku aizbraucam atradīties, neatceros nosaukumu klubām, bet tā bija otrā Bundeslīga. Tas ir labs līmenis. Jā, pa lielam tā atbilde bija jā, ok, bet pa ciparu nevienojamies beigās. Es vienkārši priekš seviem biju nolīdzis kaut kādu latiņu, no sērijas, ja maksāju, tad ok, es metu visu mierā šeit tad Latvijā. Tad esi profesionāls spēlētājs. Jā, tad es braucu, pa lielam nevienojamies. Bet tā iespēja bija gana laba īstenībā, es teiktu. Arī zinot, cik tagad pelnā sportisti ārzemēs, es teiktu, priekš tā laika tas bija ļoti labs piedāvājums. Te uzreiz jāpasaka, handbols nav ne futbols, tas ir tā cita pasaule. Tā ir cita galaktika. Jā, tā ir cita. Tur vajag cits transporta līdzeklis, lai nokļūtu. Cita pasaule, jā, bet arī no citām tām sporta spēlēm, tomēr to nevar salīdzināt ar basketbolu, piemēram, samaksas ziņā. Protams, mēs nerunājam par Dainu Krištapānu, kuram ir viens no lielākajiem līgumiem visā Bundeslīgā, jā. Zin kā, te arī ir pagājušajā nedēļā biju EHF kongresā Šveicē, un tas kongress notika Bazelī, un es zināju, ka Oskars Bārtulis arī ir Bazelī, trenē, dzīvo un tā tālāk, un es viņam uzsitu ziņu, un mēs satikamies ar viņu tur uz pusstundu papļāpāt. Un tā skaitā arī aizrunājamies pa algām. Es tā, cik es orientējos tagad algās, bet viņš bija, mērā pārsteigts. Handbola, tomēr nav tik sliktas algas. Lielajās līgās, protams. Jā, un cik es saprotu, teiksim, tas stereotips, ka tur, piemēram, tajā pašā hokeja maksā baigu naudu. Nemaksā. Tur jau ir tā lieta. NHL maksā, Krievija nav aktuāla šobrīd. Jā, nerunājam par tiem špīleriem, kas spēlē NHL no sērijas, bet tie, kas spēlē te pašā Somijā, piemēram. Jā. Ka tur nav nekādas dīžas algas. Tas ir tāds stereotips, ja hokejs, tad tur jau miljonus maksā. Bārtulim pastāstīja, ka Šveicē ir ļoti labs klubu komandas, uz kuras ir vērts iet paskatīties. Kadeten, Hādi Wintertur, vēl tagad trešā ļoti nopietni veidojās Endijs Šmits, tur tagad pagājušā sezona jau atgriezās atpakaļ. Kreisla Lucerna. Lucernā. Jā. Tā kā pasakoja, jā. Viņam var izlases tagad ir, atguvusies pēc arī, starp citu, ilgas krīzes paudžu maiņas dēļ. Viņi arī bija, viņi tūmā netika fināla turnīriem. Bet toties Šveicē ļoti labi sieviešu izlase. Pēdējā Eiropas čempionātā spēlēja un es atvainojos pasaules čempionātā un ļoti atzīstams snieguma rādīja. Nekas jau nenotiek ne no kā. Protams. Mēs jau te runājam par tā saukto valsts politiku un tā tālāk, un tā joprojām tas neatiec uz vienu konkrētu sporta veidu. Nevajag šeit pārprast, ka mēs te visi pārējiem, viss ir handbolā tā politika traucē. Nē.
sporta vide kā tāda. Jo apskatieties, es vienmēr šo piemēru pieminu kā vienu no šajā ziņā tādiem spilgtākajiem. Apskatieties, kāda geogrāfija, cik plaša, arvien plašāk tā kļūst katrā disciplīnā vieglatletikā. Paskatieties, pat bija pasaules čempionāts. Ne tāpēc, ka tas notiek, tāpēc, ka notiek. Tāpēc, ka tiek attiecīgi virzīts tas viss. Tas ir viens otrs, kas vēl ir svarīgi pašas handbola sabiedrības domāšana. Respektīvi, tagad jau esmu sapratis, ka dažreiz gan vietējā līmenī, gan arī par ārzemēm, ja mēs runājam, piemēram, ir potenciāli labs puika, kuram ir iespēja attīstīties, trenēties kaut kur labāk nekā viņš šobrīd dzīvo, kaut kādā klubā. Un tad, diemžēl, bet mūsu sabiedrības tā domāšana ir tāda, ka es viņu nekur nelaidīšu, jo viņš ir manējais. Un tas īsti ilgtermiņā, es uzskatu, nestrādās. Ja ir iespēja cilvēkam dzīvot labākajā vidē, labāk trenēties profesionāli, nezinu, divreiz tur dienā, tādā komandā kā, piemēram, Rancānam Spānijā, tad ir jālaiž to puiku. Tur jau arī pretīm nav. Aizskaizamies LSP to saprata. Nē, es vienkārši... Tas ir tas pozitīvais piemērs. Mēs varam pateikt, ka ir kaut kāda valsts politika vai vēl kaut kas, bet tas arī ir sabiedrības domāšana. Ja mēs varam piedāvāt tam puikam labākus nosacījumus kaut kur, ir jālaiž viņu. Jo es jau neticu, viens no izlases spēlētājiem, es saukšu uzvārdu, viņam bija iespēja aizbraukt spēlēt uz ārzemēm šovasar. Bet viņam ir diezgan labs darbs šeit. Netieši ar sporta saistīts, bet ir labs darbs. Un viņam tas piedāvājums bija mazliet labāks nekā viņam viss kopā veidojas šeit. Jā. Turklāt viņš trenējas un spēlē tādā pietiekami augstā līmenī, mūsu apstākļiem augstā līmenī. Viņš nolēma nebraukt. Jā, bet mums arī tad ir jāsaprot, vai šeit viņš var saņemt to maksimumu. Viņš uzskata, ka viņam šeit tie trenēšanās apstākļi un vispārējais, plus finansiālais ir mazliet mazāk nekā tur, bet vispārējais īpaši neatšķirs. Tad kāpēc braukt? Bet tur jau tā lieta, katrs gadījums ir citādāks. Jā. Es no viņa izmetīšu kaut ko. Es būtu braucis. Jā, protams. Es uz to skatos tā, ka labi, šeit tu tiec līdz kaut kādam līmenim. Bet ja tu tur netiek sagriezies, šeit nav vairs ne tā vieta, jā. Bet tu jau nezini. Jauniešiem tas ir svarīgi. Pirmkārt, kur viņi kādos apstākļos dzīvo, kā viņi trenēs. Otrakārt, kāda ir arī konkurence. Ja viņš tur top špilers Latvijā kaut kādā klubā met pa 20 goli spēlē, atvainojas, tad viņam jau tā izaugsmē arī baigi neies tik labi. Bet ja viņš tiek kaut kur, kur ir apkārt viņam tādi paši špileri, viņš arī pats profesionāli. Labāk jau, ka vēl labāki nekā viņš. Protams, jā. Svarīgi jau ir arī tā organizācija vai tas klubs, uz kuru, bet ja tas ir tas, par ko tu runā, ko es domāju, tad labi, arī atgriežoties atkal pie Rancana, es neticu, ka Spānijas pirmas līgas klubs, tur ir tādi avantūristi, ka viņi tur, paņems un viņu metīs kaut kur zem tankiem. Es domāju, viņu ņēma ar tādu skatu pēc 2-3 sezonām. Pilnīgi noteikti. Viņam jānobriest gan fiziski, gan visādi jānobriest. Jo, kā saka, uz dūlo jau nevienu neņem. Tāpat informācija tiek ievākta, un arī viņa gadījumā tur informācija tika vākta no dažādiem kanāliem. Es šaubos, vai viņi skatījās, cik Rancāns iemet gols Latvijas virslīgā. Viņš galīgi neinteresē. Iespējams, kad paskatījās Baltijas līgas kādas spēles. Paskatījās dzimšanas gadu, paskatījās, ka viņš handbolā salīdzinoši nesen. Ar to pietiek, lai saprastu, ka tas cilvēks var progresēt. Tā tad ņemam. Es domāju, ka arī tie cilvēki, kuri pieņēma šo lēmumu, un diez vai viņi skatās uz iemestiem goliem šodien, kaut kādām fiziskām dotībām, potenciālu kaut kādu un tā tālāk.
Jā, bet mēs pilnīgi līdz noteikti Latvijas līgai esam nonākuši. visiem leģionāriem jānovēl, lai šī sezona būtu izdevusies. Pats galvenais bez traumām. Mēs sekojam līdzi, un tad katrā no podkāstiem mēs šo te mazo leģionāru rubriku uztaisīsim, kam varbūt šis tāds lielāks apkopojums ar dažām atkāpēm. Jā, pats svarīgākais, ka gaidām arī izlase visus. Nu, jā. Protams, tas ir pats svarīgākais, un kā saka, izlase ir svēta lieta. To mēs tikko redzējām no basketbola piemēra. Nu, klubā tu pelni naudu, izlasē tu spēlē savai zemē, saviem līdzutējiem, saviem visiem tuviniekiem, vecākiem, māsām, brāļiem un visiem pārējiem, lai ir ar ko lepoties. Jā. Tā kā visi gaidiet arī izlasē. Bet Anatolijs jau te vietējo vajag aiznesās uz priekšu. Kaut vai viena iemesla dēļ, ka šo sezonu tomēr nebūs izslēgšanas spēļu 3 riņķi. Es runāju par vīriešu vislīgu pašais. Sievietēm arī nebūs izslēgšanas spēļu. Viss tur vienādi. Es uzliku pirmos rezultātus aizvadītos. Ir ļoti liela nozīme šai ziņā paskatāties Mūrjāņa ASK Zemesardze LSPA. Šis rezultāts interesants. Vēl viens interesants rezultāts Skrīveri pret Lodzu un vēl viens interesants rezultāts Vaņode, kur ir pret Salaspili 26-30. Labi, tur ir pats Kairiks klāt. Salaspilī tur vēl daži labi spēlētāji, arī bijuši izlases kandidāti pāris. Bet, katrā ziņā tas sākums ir ļoti intriģējošs un interesants. Un šodien Ogre spēlē ar Dobeli. Ar Dobeli 19.30 Ogrē. Visi tie, kas ir tajā pusē, laipni aicināti uz Ogri klātienē vērot. Savukārt tie, kas kaut kādu iemeslu pēc netiek, visas spēles ir YouTube tiešraidē. Kā parasti, tas jau vairs nav nekas jauns, tā kā visi var pieslēgties un sekot līdz arī attālināti. Bet, ja es pareizi sapratu, tad tas Final Four sabraukums tikai zem cita nosaukuma kaut kāda būs tik un tā. Tik un tā, jā, bet zem cita nosaukuma. Jā, čempions jau būs noskaidrots, un tad spēcīgākās 4 komandas, izspēlēs kādu trofeju, kurai nosaukums gan jau tiks izdomāts. Varbūt tavā vārdā. Nevajag manā vārdā. Neko nevajag manā vārdā. Tu taču esi handbola leģenda arī mūsu. Nē. Leģendas ir Jānis Vilsons, Andris Gulbis un Evars Klešniks un Edgars Švanks. Pietiekami daudz leģendāru spēlētāju. Jā, tā kā sekojam līdz arī vietējiem čempionātam, ne tikai virslīgai, bet arī sievietēm. Sievietēm arī čempionāts sācies, un pirmajai līgai vakar ārkārtīgi interesanta spēle bija pirmajā līgā starp Salaspili un Mūrjāņiem. Salaspilī ir otra komanda, tad viena ir virslīgā. Jā, viena ir virslīgā, viena ir pirmajā līgā, kas parāda, ka Salaspils jau ir izauguši tik tālu, ka 2 komandas ir, jā, arī sieviešu komanda ir, jā, tur pilns komplekts ir. Tā kā, un vakar par +1 beigās Salaspilī bija. Bet tur jau, tu teici, pirms tam tur bija diezgan daudz skatītāju uz pirmo līgu. Jā, vakar bija, negribu tagad samuldēties, bet... Kad pāris simti bija? Ap 200 skatītāji bija vakar. Tas ir pirmajā līgai. Sporta namā, pirmā līga. Tā kā Maleči darbojas. Skrīveros bija ļoti skaļi, es skatījos otro puslaiku, kad viņi mājās ar Ludzu spēlēja. Vaņodevs pirmo spēli bija arī sanākuši skolnieki un bungas bija, un viss ļoti forša atmosfēra līdz šim ir. Jā, un no treneri un spēlētāji, atcerieties, katram punktam ir pavisam cita vērtība, nekādu play-offu nebūs. Nevarēs sākt spēlēt pavasarī, par vēlu tad jau būs. Pagā, kad tos punktus skaita, bet tos cāļus, kad skaita. Parasti rudenī handbolā pavasarī jau. Bet tad jau varbūt arī par vēlu. Jā, un šodien ir Baltijas līga sākas, jā? Tev arī ir sagatavots. Tagad, jā, te man jāsaka paldies Santai, kas... kā parasti, viņi jau te visu gatavo. Jā, ne jau mēs te to zīmējam. Mēs tikai atnākam stundu aizpildīt laiku ar savu muldēšanu. Bet pagaidis tūņās. Kaut kas man te nesanāk, bet jā, Baltijas līga sākās šajās 23. Šajās brīvdienās 23. Un tur ir 2 riņķi.
Jā, tur 8 komandas. Jā, 8 komandas. Un pēc tam tur gan izslēgšanas spēles. Tur playoffs, Pirmie 2 uzreiz ir pusfinālā, ja es pareizi sapratu. Pagad, tu vari parunāt ar Aleksandru, es tad mēģināšu tehniski tikt galā. Es neesmu nolikumu skatījies, bet, cik es zinu, tad... Varbūt man ir režisors ar palīdzēt. Bija tās runas, pat Somu varētu nākt iekšā, un vēl tur kas, galā neviens neatnāca, un spēlēs. Es, protams, ceru, ka jau tuvākā laikā mums būs līdzīgi kā Lietuvai un Igaunijai, ka mums būs, vismaz 3-4 komandas, kas cīnīsies par titulu un kas... Cita varēs uzvarēt, un tas nebūs gadījuma raksturs tādām uzvarām, bet mēs to gaidīsim, ka mēs nevarēsim pateikt, ka kurš tagad varētu uzvarēt un tā tālāk un tā joprojām, un tas, protams, nenotiks pats no sevis, tas ir atkarīgs no klubiem, no mērķtiecības, no gribēšanas. Uzliku režisoru palīdzību šo te ir visas komandas, kas piedalās. No Latvijas ir 2 Dobeli un ASK. Igauniem ir Pelvas, Servitī, Viljandi un Mistra. Un savukārt lietuviešiem Viļņas, Šviesa, Klaipēdas, Dragunas un Granītas no Kauņas. Jā. Tā kā šīs 8 komandas tad cīnīsies arī par Baltijas līgas titulu. Jā, un pēc tam play-off fināla 4. Dobelei šais sezonas mērķis ir droši vien būt augstāk nekā iepriekšējā sezonā. Viņi dabūja 3. vietu. Pirmo reizi 3. vietu Baltijas līgā. Viņi arī tajā sezonas atklāšanas pasākumā tur arī tādu diezgan tāda pagara sanāca runāšana. Tur vietējiem medijiem es tur tā nepazīstu visus, bet nākuši un vēl. Un tad, tur Sandis Veršakovs arī neslēpa. Mērķis ir tikt augstāk finālā. Kas ir pilnīgi normāli. Pagaidā bronzas bija. Pašam citu ļoti interesanti. Es gaidu, ka būs pilnīgi vesela roka. Viņam Guns Piļpaks atgriezies Latvijā, viņš Dobels komanda atgriezies, bet ar opciju, ka ja būs iespēja sezonas laikā droši vien ne, bet vēlāk atkal aizbraukt uz ārzemēm un katrā ziņā tur. Par tām komandām to mēs tad... To mēs varbūt, lai čempionāts sākās, tad mēs paskatīsimies arī nedaudz vairāk sastāvus, kas mums tur ir pārsteidzis pirmajā mēnesī vai un tādā veidā parunāsim par šo te. Un... Stunda tuliņ būs pagājusi. Un es atkal nevaru dabūt atpakaļ to, ko te jādabūna atpakaļ. Varbūt mēs tāpat varam pateikt, ne? Es tagad domāju, kuru man jautājumu uzdod. To, ko mēs pirmo runājām, uzdot abus 2. Tas nebūs. Pagad, tad 2 balvas būs. Par otru būs balvas, pēc balva no manis būs. Redzi, 2, bet mēs paliekam pie viena un liksim klāt tavu speciālu balvu pie pārsteiguma balvas. Tad tā mēs varam izdarīt. Tā kā Anatolija, tu vari šaut ārā. Var mēģināt, es tagad domāju, kā to tā labāk, tā nesaprotamāk noformulēt. Tā, lai grūtāk būtu, lai nav tik vienkārši. Jā, tā ir. No. To, ko mēs runājam pirms pārējais, tas būs pārāk viegli. Mēs pārāk daudz par to runājām. Labi. Jā, cik Aleksandram spēles bija? Nē. Cik Aleksandram spēles izlasīja? Nē. Es pieļauju, ka tas būs nedaudz grūtāk. Kur Aleksandrs Babrs sāka nopietni spēlēt handbolu, kur viņš sāka tapt kā handbolists. Labi. Kura handbola centra audzēknis viņš ir? Vienreiz izskanēja, tie, kas zina, pašā sākumā. Vienreiz izskanēja, tie, kas zina, tie zina. Jo es varu tagad atklāt, mēs gribējām par Rancānu jautāt, bet mēs tik daudz par to Asobālu līgu runājām, ka viņš ir pirmais Latvijas spēlētājs tajā līgā. Pirmais, kurš Barcelonai iemets tajā līgā. Papildinam kluba nosaukumu, jo tam arī ir nozīme. Tad vajag kur tu sāki un kā sauc to komandu? Jā, tas būs tas. Otrai balvai, kur sāka spēlēt un kāds bija toreiz tai komandai nosaukums. Jā. Tai komandai tagad nav tāds nosaukums, kā bija toreiz.
tad man ir jāpieraksta uzreiz arī atbildes. Pagād, mēs tev tā kā atslēgs mikrofonu, tad pateiksim. Nu, jā, pirmo daļu to es zinu, bet arī to komandas nosaukumu arī es neatceros. Otru varētu nezināt. Jā. Nu tā kā uzdevums ir skaidrs, kā vienmēr pēc podkāsta noslēguma Instagramā būs foto, zem kura tad arī komentāros savas, nezinu, pareizās, nepareizās, bet atbildes rakstiet iekšā, un tad mēs pēc nedēļas izlozēsim, un tad arī sazināsimies. Mēs pagājušajā sezonā ar Daini Ruško Tarakāno bijuši runājām. Jā. Viņš ir atpakaļ handbolā. Viņš trenē jaunos spēlētājus Dobelē. Nu, redz, mēs bijām viņu aizrunājuši uz podkāstu. Toreiz mums kaut kas tur nesanāca, nesalikās. Tā kā būs jāaicina. Nē, es viņu Dobelē tagad satiku. Viņš gan nespēlēja, bet viņš bija klāt. Un mēs tieši runājam par šo tematu. Saku, nedaudz pastrādājam. Tad es labprāt atbraukšu. Tā kā viens no ciemiņiem mums... Un vēl es satiku Gintu Skurbu. Es neatceros, cik gadus es viņu nebiju redzējis. Vismaz 20. Tad jau šķiet, ka tu priekš visas sezonas būs sarunājis uz podcastu. Nē, ar Gintu es pagaidām nesarunāju. Vienkārši mums nebija laika pēc tam aprunāties. Tā kā man jāsaka liels paldies jums par šodienu. Man prieks atgriezties ēterā. Paldies, Aleksandr, ka atradi laiku. Paldies, Anatolija, tev kā vienmēr. Un tiekamies pēc 2 nedēļām. Trešdienā sākums 15. Paldies vēlreiz. Tas jau būs oktobrī. Jā. Tas būs oktobrī, jā. Uz tikšanos. Atā.